Domāju, katram autovadītājam, kuru stāžā ir vairākas ziemas sezonas un arī spēkrats vairs nav pirmā svaiguma, kaut reizi dzīvē ir gadījusies šāda situācija. Dzestrā ziemas rītā jūs atnākat pie sava auto, notīrat no tā sniegu, iesēžaties ledus augstā sēdeklī, griežat atslēgu un čuš, nekas nenotiek. Un jūs nevarat izkustēt ne no vietas. Nākas vērt vaļā kapotu, meklēt palīdzību no kā lai piepīpē, protams, arī meklēt un atrast vadus, kam katram kārtīgam šoferim jābūt rokas stiepiena attālumā. Bet turpmākajās minūtēs pāris fakti un padomi, kas palīdzēs jums izvairīties no šādiem brīžiem. Akumulators īstenībā ir diezgan sarežģīta, komplicēta ierīce, kas automašīnā atbild par vairākām funkcijām. Tas ir gan dzinēja starts, gan automašīnas elektroniskās sistēmas uzturēšana. Un pienākot ziemai, parasti arī visi zina, ka sāk veidoties problēmas ar akumulatoriem. Iemesls tam ir tātad laikapstākļi, tie ir parasti mīnusi, un akumulatora stāvoklis uz doto brīdi. Respektīvi, šeit ir runa par to uzlādes līmeni, jo 100% uzlādēts akumulators startēs arī zemās temperatūrās, bet, ja tas moments tiek palaists garām, kad kaut kādiem dēļ viņš, teiksim, ir izlādēts, pienākot tam brīdim, kas ārā liels mīnus, starters ņem vairāk enerģiju, tajā brīdī jau vairs nepietiek. Tā ir tā saucamā kontrola atstiņa. Kontrola atstiņa ir diezgan vienkārši ierīce, kas norāda akumulatoru stāvokli. Tātad zaļš tons, tas nozīmē, ka akumulators ir absolūtā darba kārtībā, uzlādēts. Nākamais ir melnais, tad tons, tas norāda, ka akumulators ir izlādētā stāvoklī. Lūk, šeit ir ļoti svarīgs moments nepalaist to garām, jo ilgstoši lietojot šādā veidā puslādētu akumulatoru, viņam var sākties, teiksim tā, neatgriezenisku bojājumu. Un pat, ja pēc tam to akumulatoru uzlādē atpakaļ, viņam jau tā izējošā jauda ir samazinājusies. Ja tās kontrola astiņas nav, tad vislabākais variants atbraukt uz jebkuru normālu specializētu servisu, kur ir elektriķis uz vietas. Elektriķis ar voltmetru var tātad pārbaudīt, kāds ir spriegums akumulatorā un noteikti tātad tajā brīdī, kāds ir akumulatora stāvoklis. Arī vasarā puslādēts akumulators, viņam ar to kapacitāti pietiek enerģiju piestartēt. Tiklīdz, teiksim, jo zemāka temperatūra parādas, starters ņem vairāk enerģiju, šai brīdī jau nekas cits neatliek kā padoties. Vidēji 5 gadi, plus mīnus. Tur gan, protams, tas var mainīties arī no akumulatora tipa lietošanas, kam tas akumulators ir paredzēts. Ja ir runa par standarta automašīnu startam, tātad 3 gadi, tad vajadzētu būt minimumam. Ja akumulators ir, teiksim, nokalpojis gadu vai 2 un ir radušās kaut kādas problēmas, vajadzētu pārbaudīt tomēr pirmkārtām gan akumulatoru, kas ar viņu notiek, gan noteikti automašīnu. Laiks iet uz priekšu, daudz kas ir izmainījies, jau pat straujāk nekā mēs domājam. Jau 2 gadu atpakaļ bija viena lieta situācija, tagad jau ir pavisam savādāk. Ar saviem spēkiem mainīt jau akumulatoru uz jaunām mašīnām praktiski vairs nav iespējas. Jo jaunām automašīnām viņas nedrīkst pilnībā bez strāvas atstāt. Tikko tas notiek, var rasties pēc tam dažādi veidi kļūdas, borta kompjuterā, var kaut kas nobloķēties, var tikt sabojāta elektrosistēma. Un, kā pareizi maina akumulatoru, būtībā tiek pieslēgts paralēli donors, kas nodrošina to absolūto strāvas minimumu, kamēr tiek pamata akumulators mainīts. Kā paši saprot, ielas apstākļos to praktiski nevar izpildīt, tādēļ šeit ir jāvēršās jau autorizētos servisos, kas jau diezgan labā līmenī spēj to izdarīt. Benzīna dzinējs un dīzels konceptuāli atšķirās ar to, ka dīzeļa dzinējiem ir nepieciešams lielāks starta jaudas. Un atkal kārtējo reizi tas īpaši jūtami ir ziemas laikā, kad tad ir zemes temperatūras. Dīzeļa dzinējiem parasti ir lielāks kapacitātes akumulators ar lielākām starta jaudām. Benzīna dzinējiem būtībā ir mazliet tā lieta vienkāršāka. Tur ir tā starta jaudas nav tik primāras. Ja? Jaunās paudzes automašīnām tagad ir tā, ka būtībā pie katra krustojuma apstājoties automātiski dzinējs noslāpst degvielas ekonomijas nolūkos. Un tikko uzsākam tātad braukšanu, momentāni notiek dzinējas starts. Akumulatoram te ir ļoti liela nozīme, jo viņam jāspēj būtībā pilsētas režimā braucot dienas laikā uztaisīt ārkārtīgi daudz starts. Uz doto brīdi
uz doto brīdi tādas spēja tikai AGM tipu akumulātori. Aizšaut garām var ar to, ka netiek ņemts vērā automašīnas specifika. Tātad atkal dzinēja tips, benzīns, dīzels, cik daudz ir elektronika iekšā, kāda ražojuma gadā automašīna ir. Ja? No tā ir ļoti stipri atkarīgs, kāds konkrēti akumulators tur ir nepieciešams. Un bieži mēdz būt tā, kā klients ja pats izvēlās pēc savu prātu, ja, gadās kļūdas, ka uzliek pa maz akumulatoru, pa maz ietilpības, kuram tā jauda sākumā pirmajam laikam pietiek, bet ilgtermiņā, protams, ka akumulators vairs nespēja tātad pildīt savas funkcijas. Šim nolūkam, ko mēs paši rekomendējam noteikti darīt, vienmēr vērsties pie speciālistiem. Pirmkārt, tās bezmaksas konsultācijas. Klients var izvēlēties arī akumulātoru pēc web kataloga. Visbeidzot, es uzskatu, ka klātienē aprunājoties pāris minūtēs bieži vien var to labāko variantu arī atrast. Raidījumu piedāvā Riepu centri Pirelli Keypoint.